Labdien! Labdien! Jūs šodien ieradušies uz Droša interneta nedēļas 4. pasākumu. Šodien mēs runāsim par datoru un tavu veselību. Mums uzstāsies topošais fizioterapeits Mārtiņš Markovs. Tā kā droši klausieties, pašās beigās varat droši uzdot jautājumus, ja jums ir kāda problēma, sāpe vai kaut kas tāds, droši varat jautāt. Labi, došu vārdu tev. Tātad, kā jau Anita teica, mani sauc Mārtiņš. Es studēju fizioterapiju Rīgas universitātā. Pats vispār esmu no Lubānas, diezgan tālu no Ventspils. Bet ikdienā es nodarbojos ar tādas studijas primārais. Es arī vēl strādāju par velokurjeru un nedaudz piestrādāju par fizioterapiju arī. Ko es gribēju uzreiz pateikt, ka Anita teica, ka jūs varat beigās uzdot jautājumus, ja kas, bet es droši uzdodiet arī, ja jums rodas pēc prezentācijas laikā kādi jautājumi, vienkārši celiet roku un varat uzdot jautājumus mierīgi. Tātad šodien mēs parunāsim par datoru un datoru ietekmi uz veselību cilvēku. Tātad, pirmais es uzdošu jums jautājumu, kā jums šķiet, kādu pozitīvu ietekmi dators atstāj uz cilvēku? Kas varētu būt tie pozitīvie faktori, kas rodas no datora? Informācija. Informācija, jā. Vēl kaut kādi varianti? Visu veidu informācija. Nu jā, informācija, jā, bet vēl kaut kas? Izklaide. Izklaide, pareizi. Liekas, tas varētu būt pie negatīva, jau vairāk. Kāda interneta var izglītot? Jā. Nu tātad es pirms braucu pie jums ciemos un tā kā vairākas dienas iepriekš domāju par šo tēmu, kas varētu būt tie iegūmi, un tas, ko es izdomāju, bija arī, protams, tātad pirmais informācija, ko var atrast viegli un ātri atrast. Tālāk ir jaunas draugus iegūt, var teiksim, internetā arī tos kā plusu saskatu pie izklaides, kā Anita teica, tātad var skatīties kaut kādas filmas, klausīties mūziku. Un vēl iedomājos to, ka īstenībā dators kaut kādā ziņā ietaupa resursus, teiksim, uz papīra rēķina nav tik daudz lietas jāprintē ārā. Tad tur man bija jāatvieglot cilvēkiem darbu, daudzās darba vietās, piemēram, kad nav pašiem jādara, ka kaut kas ir automatizēts. Tad vēl ir tie jaunie 3D printeri, kas var izgatavot praktiski jebkādas lietas, vienkārši ir jāievada tie vajadzīgie dati. Nu, tie bija tie plusi, ko es tā kā iedomājos savā galvā. Bet, ja runājam tieši par veselību, tad es domāju, ka vienīgais pluss, ko dators dod veselībai, tas ir informācija, ko par veselību var atrast internetā. Nekādus citus plusus veselībai vismaz es neiedomājos. Tad tālāk. Datora negatīvā ietekme, kāda varētu būt? Tur jau bija tas liekais svars, jā, protams, tas ir. Redzes traucējumi, jā. Muguras sāpes, tieši tā. Vēl kaut kādi varianti? Atkarība. Atkarība. Nu, teiksim, no videospēlēm, ja? Nu, arī no datora, no interneta, no sociālportāliem. Jā. Tātad, ko pie tiem negatīviem es izdomājis? Viena lieta, ko es gribēju atzīmēt īpaši, ir tās videospēles, ko mūsdienās jaunieši ļoti daudz spēlē. Un tad spēlējot šīs videospēles, teiksim, jaunietis, teiksim, vidusskolnieks vai mazāks bērns vienkārši spēlē tās videospēles, viņš skrien apkārt kaut kur šaudās, kaut kur tur nīrst, kaut kur lec, kaut kur kāp, kaut ko dara. Reāli uz viņa nervu sistēmu tā informācija iedarbojas tādā veidā, ka viņš skrien, šauj, viņam ir kaut kur jākāp pāri, jālec, jāpeld, un tā informācija nāk galvā iekšā caur acīm, caur ausīm tāda, kāda tā kustība, visa dinamiskā aktivitāte. Un tātad it kā tas cilvēks nodarbojas ar šo aktivitāti. Un tā centrālā nervu sistēma, tāda galvas smadzenes, muguras smadzenes, perifērie nervi, visi muskuļi tiek kairināti šādā veidā. Un tātad cilvēks it kā nodarbojas ar šo lietu, bet patiesībā cilvēks vienkārši sēž pie datora. Un kā tas manifestēts, kā tas izpaužas, ir muskuļu saspringums. Piemēram, tur uzrauti pleci kaut kādi varētu būt, vai citi, kaut kādi, mēs vēlāk runāsim par muskuļu disbalansiem, kas rodas. Bet tātad šis stress, kas ir saistīts ar to, un stress ir arī viena no lietām, kas rodas ļoti, kad ir ilgstoši jāsēž. It kā mēs mierīgi sēžam, bet īstenībā es pats atceros, kā vidusskolā laikam mācības, un ir 40 minūtes, ja?
Pareizi? Jā. Ir 40 minūtes vienkārši jāsēž, un skolotāji saka, es sēdi, nē, mierā, uz toaleti arī ir jāpaštās, vai es drīkstu aiziet uz toaleti vispār tas, bet mums augstskolā vispār ir lekcija ir 1,5 stundu, un nodarbības ir 2 stundas 15 minūtes. Un es priecājos, ka es mācos fizioterapiju, jo vismaz tur pasniedzēji zina, cik svarīgas ir šīs te pauzes paņemt. Jo es pieļauju, ka citās augstskolās, kur cilvēki nav par to tik informēti, cilvēki vienkārši 2 stundas vai 1,5 stundu sēž mierā. Un neko nekustās pilnībā. Un tas izpaužas tā, ka šis te saspringums muskuļos paliek organismā cilvēkam. Tā, kas man vēl bija pie šī? Un es gribēju atzīmēt to, ka šo te stresu vajag kaut kādā veidā, protams, izlādēt ārā. Un bieži vien cilvēki to dara vienkārši beidzas darba diena, kur visu dienu sēž pie datora, tad aiziet vakarā mājās un iedzer āliņu vai iedzer viskiju. Protams, vieglāk ir kaut kā pacelt glāzi vai neko īpaši tādu fiziski nedarīt, bet visi cilvēki grib, lai viņus tur pamasētu vai kaut ko iedzert, lai viss būtu vienkāršāk. Bet šo te stresu vajag mēģināt dabūt ārā ar kaut kādām fiziskajām aktivitātēm, vajag kustināt ķermeni, vai kaut ko, nezinu, aiziet mežā pabļaustīties un kaut kā izlādēt šo enerģiju, kas ir sakrājusies reāli sēžot pie datora vai spēlējot videospēles. Cits ir, jā. Jā. Tālāk un vēl, ko es gribēju pieminēt, ir kā jūs domājat, kādu iespēju uz cilvēku atstāja, teiksim, negatīvas ziņas, teiksim, ziņu portālos? Vai kādu iespēju atstāja pozitīvas ziņas? Tad arī katrs cilvēks var kā izvēlēties, kādu informāciju viņš sevī uzņem, varētu teikt bet lielākoties šajos ziņu portālos ir negatīvas ziņas, un tas arī viennozīmīgi atstāja negatīvu ietekmi uz cilvēku. Vai arī, ja cilvēks visu laiku skatās kaut kādas šīs te, kāda būtu, rūpīgi sakot, būtu bojevikus, piemēram, vai visu laiku asasišas filmas, tad tā ietekme uz cilvēku nav tā labākā uz nervu sistēmu. Tad tālāk parunāsim par darbu ar datoru, kas būtu tā kā vairāk tieši, kas ir reāls, mūsdienās visvairāk cilvēki darbojas ar datoru sēžot. Būsim atklāti, nav tik daudz vietas, kurās tas notiek stāvot vai kaut kādās citās pozās. Tātad darbs ar datoru. Kāda ir riska faktori darbā ar datoru? Tie ir psihosociālie, kas ir tas, ka visu laiku ir augsts koncentrācijas līmenis, ir jākoncentrējas, un šādā veidā rodas tas saspringums, par ko es iepriekš runāju. Un otra lieta ir tas, ka ātrs temps, ir bieži vien laika trūkums un ir jāstrādā ātrā tempā, tāpēc arī rodas šis stress. Un tad ir fiziskie un fizioloģiskie, pie kuriem ir darba poza, tur mēs vēlāk runāsim par to sīkāk. Tālāk kaut kāda redzes slodze, tur jau meitenes minēja arī par to, ka ietekmē redzi dators, un darba monotonija, tas, ka vienmēr šis darbs ir vienāds, vienkārši mēs sēžam un viss. Tālāk, svarīgi ir ievērot darba procesu plānošanu, tur ir svarīgi pārtraukumi, ik pa laikam iet uz obligātajām veselības pārbaudēm. Tālāk redzes korekcija, kas ir jāiet pie acu ārsta diezgan bieži. Vēl pie tā darba procesa plānošanas bija tas, ka vismaz reizi stundā vajag piecelties un pastaigāt. Ik pēc 20-30 minūtēm ir vajadzīga muskuļu pastiepšana. Mēs vēlāk runāsim par to, kuri muskuļi tieši kļūst saspringtāki un kurus vajag ik pa laikam pastiept. Tālāk, protams, acu atpūta pie tās redzes. Un vispārīgās prasības darbam ar datoru. Tātad šiet es vienkārši lasu no lapas, tāpēc, ka es no galvas tos skaitļus nezinu, bet es domāju, ka varbūt jūs vienkārši gribētu zināt to, lai apmēram nojaustu, kādi ir šie te ergonomiski pieņemtie vispār kaut kādi vispār pieņemtie noteikumi. Tātad telpai, kurā atrodas dators, jābūt vismaz 4,8 kvadrātmetrus lielai. Datorus labāk noviedot vienu pret otru, lai tātad viņi nav ar ekrānu. Piemēram, ja šeit būtu otrs dators, tad viņu vajadzētu pagriezt uz, lai ekrāns ir uz šo pusi, nevis uz šo pusi. Vai arī likt datoru, piemēram, šeit, un tad cilvēks ekrānā skatās no tās puses. Tālāk attālums starp blakus esošo displeju sānu virsmā 1,2 metri. Tātad, ja grib datoru novietot blakus šim, tad šeit attālumā jābūt 1,2 metri. Tālāk attālums starp blakus esošu datoru, viena datora displeju un otra datora aizmugurējo virsmu jābūt 2 metriem.
Tātad, ja šeit gribētu likt datoru, viņš jāliek apmēram šeit un ar ekrānu uz šo pusi. Kāpēc? Tas ir izpētīts, ņemot vērā starojumu, ko atstāja dators. Nu tātad, kā datori, varētu teikt, kā dators iedarbojas viens uz otru. Par enerģiju tieši runājot. Nē, tas ir kā, pasaka. Jā, starojums tieši par to. Doma ir tāda, ka tieši no monitora nāk vislielākais tas elektromagnētiskais starojums tieši no monitora. Un, ja cilvēks, teiksim, ja cilvēks sēž, teiksim, viņi jau pie viena datora, viņam jau no viena datora, ir šis starojums pietiekami liels, tāpēc tam otram datoram jābūt lielākā attālumā, lai cilvēkam nebūtu šis starojums no diviem datoriem. Tālāk, kuras paliku... Kā televizori, piemēram, ja ir dators un televizors, tad ir... Ja dators un televizors, īstenībā nemācēšu jums pateikt. Bet, jā, labs jautājums, tas nemācēšu. Tad tālāk tur pēdējais apgaismojums, tur apgaismojuma mēra luksos, tur bija 200 līdz 500 luksi. Tālāk par aprīkojumu, tātad kādam jābūt šim te monitoram. Telpā, kurā atrodas datori, gaismu uz monitoru no loga, kas nāk, nedrīkst nākt pa taisno. Tātad šajā gadījumā, piemēram, dators nedrīkstētu būt ar monitoru uz to pusi, kur ir logi, bet jābūt monitoram vērstam pret, projām no loga. Tālāk. Attālums no acīm līdz displejiem jābūt 60 cm šim attālumam, plus mīnus 15 cm. Un svarīgi atcerēties to, ka datora augšējai malai, teiksim, es varētu nodemonstrēt tieši šeit sēžu. Un ir vēlāks demonstrēšu arī ar datoru, bet ja man šeit ir dators, man liek sēdēt tādā augstumā, lai man tātad acis ir vienā līmenī ar to te datora displeja augšējo malu. Tātad man šeit noteikti vajadzētu kaut kādu paaugstinājumu uz kā uzlikt to datoru. Tālāk. Pret datoru var lasīt ekrānu. Nu jā, var lasīt ekrānu, bet vajadzētu tāpat, viņam arī vajag kaut kādu palikti apakšā pacelt. Jo, šeit, ja, piemēram, es sēžu, ekrānu lokot jau man nemainīsies tas, vai man tā datora displeja augšējā malā ir vienā līmenī vai nav vienā līmenī. Tad man jāstās ar galvu uz leju, bet man tam galvas skatu laņķim vajadzētu būt, taisni uz priekšu. Bet tad jau tev neizveidojās šeit, 90 grādi savu. Jā, par to mēs runāsim. Tāpēc ir vajadzīgs regulējums galds un krēsls arī. Par to mēs runāsim vēlāk sīkāk. Kā? Tad jau klaviatūra datora, tam klēpdatorai nevēstu, ja tik augsts būtu man stāvēt dators. Nu jā, bet tas ir mīnus klēpdatoriem, ir arī nopērkams speciāls, tāpēc klaviatūras, kuras var pievienot atsevišķi, lai viņi varētu nolikt uz galda, un tas ir liels mīnus tiem klēpdatoriem. Tieši tā. Tālāk, attēla stabilitātei jābūt tādai, lai ar aci nav pamanāmas tās svārstības, jo, kā mēs zinām, šis attēls datorā visu laiku svārstās, jo tiek dots jaunais impulss. Un ekrāna izšķirtspēja jābūt vismaz 800 līdz 600. Tālāk par klaviatūru. Klaviatūrai jābūt 45 līdz 75 cm attālumā no acīm. Tātad klaviatūras priekšā nepieciešama vismaz 10 cm, teiksim, ja es varētu parādīt šeit, tad šeit jābūt 10 cm vienkārši brīviem, lai varētu normāli darboties. Un slīpuma leņķis attiecībā pret horizontālo virsmu robežās no 0 līdz 25 grādi. Tad, ja ir klēpdators, iespējams, ka tā klaviatūra varētu būt nedaudz tā kā slīpi uz augšu, lai varētu rokās plaukstas pamatas locītavā saglabāt neitrālā stāvokli, kas ir, šādi taisnas roka nav ne saliekta, ne pacelt uz augšu. Tālāk, taustiņi jāspiež ir vieglāk. Parasti cilvēki taustiņus spiež 4 reizes par stipru, nekā tas ir nepieciešams. Tālāk, pele. Pele jābūt brīvi pārvietojamai un manipulējamai. Peli novieto pēc iespējas tuvāk klaviatūrai. Un ir labāk, kā tagad ir tās bezvadu peles, ka tas vats netraucē darboties ar peli.
Tālāk. Peles kustības tiek veiktas ar plecu un elkoni, nevis ar plaukstas pamatnes locītavu. Tātad visa roka kustās, tad, kad mēs darbojamies ar peli, bet kustība nav šajā te plaukstas pamatnes locītavā, mēs ar to nekustam. Tālāk, un kad iespējams jāizmanto rullītis, lai nebūtu tā peli lieki jākustina. Tāpēc ir labi, ja šis rullītis pelē darbojas, jo bieži vien, piemēram, vidusskolā vai augstskolā es pieredzu, ka tas rullītis vienkārši nedarbojas ļauj. Tā. Runājot par darba galdu un virsmu, tātad darba galda virsma jābūt maz atstarojošai, matētai un pietiekami lielai. Un galdam jābūt tātad regulējuma augstuma, par to mēs arī nedaudz vēlāk parunāsim sīkāk. Un zem galda jābūt arī pietiekoši daudz brīvai vietai, lai varētu normāli, kājas, teiksim, izstiet un mainīt šo te pauzīgu pa laikam. Tālāk, krēsli. Par krēslu arī mēs tālāk runāsim vēl sīkāk. Bet krēslam arī galvenās lietas, ko es varētu pateikt, ka jābūt regulējumam augstumam, vajag roku balstus, bet tur mēs diezgan daudz runāsim par krēslam tālāk. Tālāk, tātad darba poza. Parunāsim par darba pozu. Tātad, lai gan viedokļi par to, kas ir ilgstoša darba poza, tātad 15, 30, 45 minūtes, atšķiras, jebkura ilgstoša poza, arī poza, kas ir ergonomiski, teiksim, pareizi, vēlāk mēs runāsim par to, kāda ir šī pareizā poza pie datora. Tāpat šī poza izraisa pozu noturošo muskuļu pārslodzi, jeb saspringumu, pasīvo svaru nesošo struktūru arī pārslodzi, kas ir mugurkauls un starpstiem ir diski, un asinsrites traucējumi, teiksim, kas vairāk izpaužas kājās un iegurnī, un arī tātad, kas visvairāk izpaužas, protams, kājās un iegurnī, kur arī samazināta šī limfas attece un asins apgāde, kā jūs teicu. Tā, un anatomiski, ja mēs cilvēki ķermenis nav piemērots ilgstošai sēdes pozai, tas ir domāts vienkārši kustībām reāli. Cilvēku muskuļiem nepatīk statiska poza vai vingrinājumi, kuros arī ilgu laiku jānotur liels saspringzinājums. Cilvēku ķermenis ir domāts kustībai. Tāpēc ir svarīga pozas maiņa. Un ir svarīgi, ka šajā laikā, kamēr mēs sēžam pie datora, vismaz ik pa laikam izsteipīties un šo te pozu kaut kādā veidā mainīt. Tas ir viens no svarīgākajiem faktoriem. Tālāk mēs parunāsim par sēdes pozu. Tātad, kā jūs domājat, kā tieši sēdēšana ietekmē cilvēku veselību? Pozitīvi vai negatīvi? Tieši tā, es to gribēju dzirdēt. Ļoti liela nozīme ir tam, kā cilvēks sēž, bet, kā jūs iepriekš teicu, jebkura ilgstoša statiska poza neietekmē labi cilvēka ķermeni, bet ļoti svarīgi ir tas, kā cilvēks sēž. Tātad sēdēšana ir arī kaut kādas nedaudz pozitīvas kvalitātes, varētu teikt. Tātad sēdes pozīcijā ir mazāka slodze uz sirdi, ja ir, piemēram, kaut kādas problēmas ar sirdi vai kā, tomēr vajag ik pa laikam apsēsties un atpūsties, piemēram. Tālāk, ja ir ilgstoši jāstāv, tad var sēdes labi atslogot pēdas, kas ir arī, protams, daudziem cilvēkiem ar šo te problēmas nav, bet ir cilvēki, kam ar to ir problēmas. Un nav slodze, tas vairāk no medicīniskā viedokļa, ja ir, piemēram, kaut kādas traumas vai lūzumi kājās, tad var vienkārši atslogot kāju, teiksim, ja ir vajadzīgs sadziedēt šīs grūtas vai kaut ko tādu. Tālāk, sēdēšanas negatīvā ietekme. Un šeit es gribēju teikt tā, ka mūsdienās ir daudz tādu ofisa darbinieki, cilvēki, kas no rīta iesēžas mašīnā, aizdodas uz darbu, sēdus. Pēc tam no mašīnas aiziet līdz darba vietai, apsēžas, tur arī pašvarā sēž, pusdienās pieceļas, aiziet uz pāēd arī sēdus, protams. Pēc tam aiziet atpakaļ uz ofisu, apsēžas atpakaļ, sēžas līdz darba dienas beigām, vakarā aizdodas mājās ar mašīnu, sēdus, un vakarā mājās vienkārši iesēžas mīkstā dīvānā. Tātad reāli praktiski visas dienas laiks tiek pavadīts sēdus. Un
šī sēdēšanas ietekme, par ko mēs vēlāk runāsim sīkāk, ir lielākoties negatīva. Tad bija grūti man izdomāt šos te pozitīvos sēdēšanas aspektus, kas tiešām ir vairāk cilvēkiem ar kaut kādām veselības problēmām. Tāda sēdes pozas vispārīgā ietekme, kas ir kādas sekas uz cilvēku organismu atstāja šī ilgā sēdes poza. Tāda tā ir, kā jau es teicu, asinsrites traucējumi, kad venozā stāzi, kad kājās sakrājas asinis, un šīs asinis vēnās tieši kāju. Un šīs asinis tātad neatpūst uz sirdi, uz pārējiem ķermeņa orgāniem, uz ķermeņa augšējo daļu. Tālāk muskuļu atrofija, kas ir ilgi sēžot pie datora, teiksim, visvairāk atrofējas kāju muskuļi, jo ar kājām vispār nekas netiek darīts. Roku muskuļi nedaudz tiek kustināti, tur kustinot peli vai rakstot kaut ko uz klaviatūras. Tālāk pasliktinās orgānu apgāde ar skābekli un šķidrumu apmaiņu organismā. Reibst galva, sāp mugura un kājas. Un ir izpētīts, ka ja cilvēks pie datora dienā sēž vairāk nekā 6,5 stundas, tad arī palielinās iespējamību saslimt ar dažādiem vēžiem. Par to es vēlāk arī sīkāk stāstīšu. Un viena no lietām, kas ir ļoti saistīta ar sēdēšanu uz vietas un vispār kā tāda daudz sēdēšana, ir mazkustīgs dzīvesveids, kas mūsdienās, teiksim, attīstītajās valstīs paliek ļoti tāda, ir ļoti aktuāla problēma. Latvijā tas varbūt varētu teikt, ka mazāk, bet arī tas paliek arvien aktuālāk. Un par to es gribēju teikt, ka bieži vien cilvēki neiedomājas, ka tā sliktā pašsajūta, kas viņam ir bieži vien tieši no tā mazkustīgā dzīvesveida un no tā liekā svara. Un tātad pasīvais dzīvesveids atstāja negatīvu ietekmi uz visām ķermeņa orgānu sistēmām. Lēnāk notiek visu sistēmu darbība, un arī šī darbība ir sliktāka. Un ja cilvēks, kuram ir liekais svars un kurš daudz sēž, viņam ir grūtāk šo lieko svaru nomest, jo orgānu sistēmas darbojas sliktāk nekā tad, ja cilvēks ir, teiksim, ar lieko svaru un viņš ir kustīgs. Ja viņš ir nekustīgs, tad sliktāk, teiksim, šķēries pārtikas produkti, un vispār, sliktāk darbojas visas šīs orgānu sistēmas, kuras ir svarīgas normālai ķermeņa funkcionēšanai. Un visbiežākā saslimšana mūsdienās arī Latvijā, es par Amerikas īstumā nezinu, bet es zinu, ka Latvijā tās ir sirds un asinsvadu saslimšanas, kur tie galvenie faktori, kas to izraisa, ir smēķēšana, kaut kāds paaugstinās asinsspiediens un liekais svars. Tālāk parunāsim par muskuļiem. Tātad cilvēka organismā ir, varētu teikt, 3 veidu muskuļi. Ir gludā muskulatūra, kas izklāj, piemēram, zarnu sieniņas un kas palīdz bīdīt, teiksim, barības vielas pa zarnām tālāk, lai sagremotu šīs vielas. Un tad ir šķērsvītrotā muskulatūra. Un šķērsvītrotā muskulatūra iedalās 2 daļās, kur ir šie sirds muskulatūra, kas ir gribai nepakļautā. Kaut gan ir zināms, ka jogi un teiksim, cilvēki, kas daudz meditē un kas daudz strādā ar savu prātu, arī ir iemācījušies kontrolēt savu sirdsdarbību diezgan labi. Un otrs šķērsvītrotās muskulatūras veids ir gribai pakļautā šķērsvītrotā muskulatūra. Un to mēs tāds varam kustināt, paši ar savu prātu, ir iespējams kontrolēt šo muskulatūru. Tālāk. Un tālāk mēs panāsim par sēdēšanas ietekmi uz muskuloskeletālo sistēmu. Tātad cilvēka mugurkaulam ir 3 normāli izliekumi. Tātad kaklā daļā tā ir lordoze, kas ir izliekums uz priekšu, krūšu daļā izliekums uz muguru, kas ir kifoze, un tad jostas daļā atkal lordoze aiziet tātad. Tie ir 3 normāli izliekumi, kam jābūt normāli cilvēku organismā. Un tātad kakla daļā ir 7 skriemeņi, krūšu daļā ir 12 skriemeņi.
jostas daļā ir 5 skriemeļi un krustu daļā, kas ir tā kā krustkauls, arī ir 5 skriemeļi. Un vēl ir astes daļa, kur arī kaut kādi 3-4 skriemeļi kā kuram cilvēkam. Un sēdēšana uz šo muskulā skeletālo sistēmu iedarbojas, protams, vairāk slikti nekā labi. Parunāsim par pasīvajām sistēmām. Tātad starpskriemeļu diski, kas atrodas starp šiem skriemeļiem, pie ilgstošas sēdēšanas šie diski paliek tādi neelastīgi. Viņi ir veidoti no tādas želejas, vielas, kas absorbē, teiksim, triecienu, jo cilvēks lec no augstuma vai saņem kaut kādu citu triecienu, teiksim, pa galvu. Šie diski absorbē triecienu, kas tiek dots mugurkaulam. Bet pie ilgstošas sēdēšanas šie diski paliek notiek deģeneratīvas izmaiņas šajos diskos, tie paliek tādi neelastīgi un trausli, varētu teikt tā. Un ir, protams, izpētīts, ka sēžot uz šiem diskiem noslodze ir lielāka pat nekā stāvot. Tur es vēlāk arī nākamajā slaidā ir parādīs tātad, cik liela ir noslodze uz šo starpskriemeļu disku. Starpskriemeļu diski ir praktiski starp visiem skriemeļiem. Gandrīz. Tikai nav pašā augšā pie kakla daļā starp, laikam, 1 un 2, bet starp pārējiem skriemeļiem ir šie diski, un tad šeit ir parādīta tā noslodze. Kilogramos, kas ir kaut kāda, man šķiet bija 80 kg smags cilvēks, un noslodze kāda ir šiem diskiem tāda guļot vismazākā, guļot uz sāniem lielāka, stāvot vēl nedaudz lielāka, tad nākošais ir sēžot pareizi, jeb ar taisnu muguru. Tātad vēl lielāk, ja cilvēks ir noliecies ar līku muguru stāvu, tālāk, ja viņš ir noliecies ar līku muguru, ja viņam rokās ir kaut kāds smagums, tad vēl vairāk. Līdzīgi arī sēžot ar sakumpušu nepareizu muguru, un visvairāk, ja viņš sēž ar sakumpušu muguru un rokās ir kaut kāds smagums vēl. Tālāk, tātad par to, kāds ir šis spiediens uz šiem starpskriemeļu diskiem sēdus pozīcijā. Tātad ir izpētīts, ka ja cilvēks sēž sēdus, bet viņam mugurā nav pareizā pozīcijā, ir nedaudz sakņups uz priekšu, tad šeit noslodze šiem starpskriemeļu diskiem ir diezgan liela, un kā mēs arī šeit redzam, šeit ir, teiksim, parādīti 2 blakus esošie starpskriemeļu diski, kas ir jostas daļā. Tātad var redzēt, ka tā noslodze uz to disku ir vairāk vienā pusē, un tam diskam ir tendence spiesties ārā, un tā rodas diska trūce. Tātad šajā pozā ir liela slodze uz šiem diskiem, un slodze nav sadalīta vienādi. Tālāk ir poza, kur cilvēks ir jau nedaudz atgāzies, mugura ir nedaudz taisnāka. Šī poza jau ir labāka, jo noslodze uz diskiem arī ir diezgan liela, bet tā jau ir vienveidīgāka, uz visu disku jau ir līdzīgāka. Bet tāpat nedaudz vairāk ir tātad spiediens šajā teiksim, priekšējā vēberdaļā. Un pēdējais labākais variants ir, kad cilvēks sēž nedaudz atgāzies ar pareiziem ķermeņā mugurkaula izliepumiem, kad tātad jostas daļā ir saglabāta normālā lordoze. Un tur šis noslogojums uz to disku ir vienāds gan priekšā, gan pusē. Un ir izpētīts, ka vislabākā poza sēdēšanai ir nevis pilnīgi taisni 90 grādos, bet nedaudz vajadzētu atgāzties atpakaļ. Vajadzētu gūžas locītavā būt kaut kādiem, mēs varam mēģināt notabilizēt. Tātad, lai nebūtu 90 grādi, bet lai būtu kaut kādi apmēram 110, 130 grādi gūžas locītavā. Tālāk. Un tā arī par tiem diskiem. Visi saprata, kā rodas tā diska trūce, un par to parasti cilvēkiem ir jautājumi vai nesaprot. Kāds ir tas mehānisms, kā tie diski tiek, kā rodas šī trūce un kā viņam vajadzētu būt normālā pozīcijā mugurkaulā. Nav jautājumu par to. Kā izpaužās diska trūce? Diska trūce izpaužas tā, ka disks, kas ir starp diviem skriemeļiem, viņš vienkārši uz vienu pusi izspiežas tā kā ārā. Un tad viņš nospiež muguras smadzeņu saknītes, kas tur ir blakus un rodas sāpes cilvēkiem. Kurā vietā bieži? Tajā vietā, kur ir tas disks, kur ir tā diska trūce. Visbiežāk tas rodas jostas daļā. Tad mēs varētu parunāt par muskuļiem.
un par to, kādu ietekmi uz muskuļiem atstāja, teiksim, nepareiza poza. Un visbiežāk mūsdienās cilvēki pie datora sēž, teiksim, tā, ka ir dators kaut kur priekšā, un rokas ir uz tās klaviatūras, tad mugura ir, protams, līka, kakls ir izbīdīts, tā kā, galva ir pabīdīta uz priekšu, plecis akampuši uz priekšu, šāda veida visbiežākā poza mūsdienās cilvēkiem pie datorā. Un runājot par muskuļiem, tad cilvēku organisms ir vienota sistēma, un mugurkauls ir tas, kas to sistēmu satur kopā. Un katrā daļā ir muskuļi, teiksim, priekšējā daļā un mugurējā daļā ķermenim ir muskuļi, kuri veido līdzsvaru, lai būtu normāla ķermeņa pozīcija. Tad, ja mēs sākam runāt par kakla daļu, tad visbiežāk cilvēkiem ir nepareizi un saspringti šie aizmugurējie muskuļi, kas atliec galvu šādi, jo ir tā poza, ka galva ir uz priekšu izbīdīta. Un paliek vāji muskuļi, kas ir šeit priekšā, kas notur galvu tāds līdzsvaru pozīcijā, kas būtu šādi. Un vēl saīsināti paliek tātad trapec muskuļi, kas ir šeit augšējie, paliek uzrauti pleci uz priekšu aiziet, saīsināts ir lielais krūšu muskulis, kad arī pleci ir vienkārši šādi uzrauti un uz priekšu. Un mazais krūšu muskulis, kas arī ir zem lielā krūšu muskuļa, tur arī parasti ir saīsināts. Un tālāk runājot par jostas daļu, tātad muskuļi, kas notur normālu jostas daļu, ir tātad vēdera prese priekšējā, aizmugurā mugura muskuļi, tad priekšā muskuļi, kas saliec kāju šādi, tātad tie saucās gūžas saliecēji, ja gūžas fleksori, un aizmugurē tie saucās hamstringi un arī dibena muskuļi notur šo te ieguļu pareizā pozīcijā. Un mūsdienās tas biežākais disbalans, kas ir tāds, ka ir palielināta lordoza jostas daļā, tad dibens ir tā kā atšauts uz aizmuguri. Un augšā ir tas, ko es jau teicu, ka pleci uz priekšu un galva izbīdīta, bet iegurnī tieši ir palielināta lordoza, izgāsts svēders un dibens tā kā uz aizmuguri aiziet. Un tas arī ir bieži vien sievietēm rodas no, ja ir ilgstoši steigā ar augstspēršu kurpēm. Arī visu laiku ir uz pirkselēm tas svars, un tāpēc ķermenis cenšas kompensēt, un tas, jo, it kā ir cilvēkam jābūt saliekušamies uz priekšu, jo viņš ir taisnīgs, jo papēži ir augstāk, bet tāpēc dibens aiziet atpakaļ, un augšdaļa arī sanāk aiziet, atpakaļ. Ķermenis cenšas kompensēt to lietu. Un runājot runājot vēl par kāju muskuļiem, tādas paliek saīsināt šie te gūžas saliecēji, gūžas fleksori, kad dibens aiziet atpakaļ, tad man šīs divas vietas jūs redzat satuvinās nekā tagad. Tagad šīs vietas paliek tuvāk, šie muskuļi ir saīsināti, vēl saīsināti tāda trapec, ko es teicu, arī kakla iztaisnotāji muskuļi, un vāji parasti cilvēkam ir preses dziļie muskuļi, kas arī ir jāatrenē, un bieži vien šeit muguras muskuļi apakšējās daļas arī ir saīsināti, nevienmēr tie ir stipri, bet bieži vien saīsināti pie šīs te pozas, kad ir palielināta lordoza. Un šeit vēl viena tāda infografika, kas ir tās vēl sliktās lietas, kas notiek sēžot. Tur bija tātad ietekme uz orgāniem, kad orgāniem, tad nav apasņošanas, un ir insulīna pārprodukcija, kas notiek no aizkuņa dziedzera, jo, ja cilvēks daudz sēž muskuļiem nav vajadzīgi tik daudz enerģijas, un šis te insulīni, viņi paliek tātad neatgūst to, kā lai izstāst. Tātad insulīns ir hormons, kas samazina asinīs cukura līmeni. Teiksim, mēs kaut kā apēdam, un mums asinīs palielinās cukura līmenis no tās apēstās lietas. Un insulīns ir hormons, kas šo te cukura līmeni samazina, jo viņš palīdz šim te cukuram iekļūt glikozi, iekļūt šūnās, lai to glikozi varētu izmantot kā enerģiju. Un tātad notiek šī glikozes pārprodukcija, jo ķermenis vairs tik labi uz šo te glikozi neatbild. Muskuļi paliek tādi, kā lai pasaka, viņiem šī enerģija nav tik ļoti vajadzīga, un tāpēc šī insulīna pārprodukcija, kas arī rada šo te, var radīt resnās zarnas vēzi, vai arī
krūtsvēzi var radīt, tas ir izpētīts zinātniski. Tālāk muskuļu atrofija, par ko jau es runāju, atrofējās kāju muskuļi, dibena muskuļi, saīsinātie muskuļi, ko jau es teicu, kas ir šie kūžas saliecēji muskuļi, kūžas fleksori un daudz muskuļu plecos, par ko es arī pieminēju. Tātad slikta apasņošana galvā, kas ir daļa tās priekšu pavēstās pozas daļa. Un savilts kakls. Tātad problēmas, protams, plecu daļā un muguras daļā. Tātad šis sliktais iespējas uz starpskiem diskiem, nelokans mugurkauls un nu jā, tur bija tas galvenais bija par tiem diskiem. Un ja ir palielināta šī lordoze, ja šī stāja, par kuru es iepriekš runāju, dibens izgāsts un vēders izgāsts un dibens atpakaļ, tad arī šī noslēdze uz starpskiem diskiem ir vairāk priekšējā daļā un diskos, nu, tas palielina iespējamību dabūt diska trūci.